Sveiciens skatītājiem! Šoreiz bilances valstspilsētu ekonomikas pētījumā dosimies uz Kurzemes piekrasti. Uz pilsētu, kuras ekonomiskā ainava pēdējo 10 gadu laikā ir piedzīvojusi iespaidīgu transformāciju. Tā ir Liepāja, pilsēta ar bagātu vēsturi un ambicioziem nākotnes plāniem. Vēl nesen Liepājas ekonomika bija cieši saistīta ar smagās metalurģijas gigantu Liepājas metalurgu. Iebraucot pilsētā no Rīgas šosejas puses, nereti pirmā vizuālā zīme bija rūpnīcas iespaidīgie skursteņi, no kuriem reizēm pacēlās pat sarkanīgi dūmi. Savulaik tika lēsts, ka Liepājas metalurga veiksmīga darbība tieši vai netieši ietekmēja ceturtās daļas Liepājas iedzīvotāju labklājību, bet uzņēmuma devums visas Latvijas ekonomikas pievienotajā vērtībā veidoja vismaz 0,5%. Liepājas metalurga varenības stāsts piedzīvoja dramatisku sabrukumu 2013. gadā, kad uzņēmums cieta gandrīz 150 miljonu eiro lielus zaudējumus. Lai gan kādu laiku tas vēl turpināja eksistēt maksātnespējas procesā un tika mēģināts to revitalizēt, nopietnu ekonomisko ietekmi tas vairs neradīja. Interesanti, ka Liepājas iekšzemes koprodukta oficiālajā statistikā šī notikuma sekas gandrīz nemaz neparādījās. Izskaidrojums ir vienkāršs. Liepājas metalurgs juridiski bija reģistrēts Rīgā, tāpēc arī tā ekonomiskais pienesums statistikā tika ieskaitīts galvaspilsētas rādītājos. Oficiālais iekšzemes koprodukta kritums Liepājā 2013. gadā nebija pārāk ievērojams – no 9753 eiro uz iedzīvotāju līdz 9269 eiro uz iedzīvotāju. Taču bez tā bija arī Liepājas metalurga bankrota netiešā ekonomiskā ietekme. Uzņēmumu darbinieku algas, tā sadarbības partneri veidoja nozīmīgu daļu no pilsētas ekonomikas. Tādēļ zināma ķēdes reakcija bija neizbēgama. Samazinājās pieprasījums piegādātājiem un citām vietējām firmām, kā arī liepājnieku vidējā pirktspēja. Tāpat stipri pieauga bezdarbs. 2013. gadā Liepāja pazaudēja vairākus gadus noturēto 4. vietu Latvijas valsts pilsētu iekšzemes koprodukta rangā, sākot atpalikt no Rēzeknes. Šo pozīciju pilsētai izdevās atgūt tikai 2018. gadā. Jaunākie dati par Liepāju liecina par gluži pretējo ainu. Pēc 2022. gada centrālās statistikas pārvaldes datiem Liepāja atkal ieņem 3. vietu starp valsts pilsētām. 2022. gadā iekšzemes koprodukts uz iedzīvotāju Liepājā sasniedza 17 403 eiro. Tomēr tas joprojām ir ievērojami mazāk nekā Valmierā ar vairāk nekā 24 000 eiro un, protams, Rīgā ar virs 31 000 eiro uz iedzīvotāju. Bezdarba līmenis Liepājā patlaban ir zemākais tās vēsturē. 2023. gadā pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem tas bija 6,5%. Šajā rādītājā Liepāja atpaliek tikai no Rīgas metropoles reģiona valstspilsētām un Valmieras. Tomēr vidējās mēnešalgas ziņā Liepājai sekmējas krietni mazāk. Valstspilsētu vidū tā ieņem tikai 7. vietu, apsteidzot vien Jēkabpili, Daugavpili un Rēzekni. Liepājas paveiktais pēc Liepājas metalurga ēras beigām patiešām ir ievērojams. Kā vēsta mēdija un norāda arī pilsētas dome, pēdējos 7 gadu laikā pilsētā ir uzbūvētas 26 jaunas rūpnīcas, gan ar pašmāju, gan ārvalstu kapitāla līdzdalību. Liepājā ražotais preču klāsts ir ļoti daudzveidīgs, sākot no kafijas un mitrajām salvetēm līdz tejkannu slēdžiem, Bentley automašīnās izmantotām atsperītēm un teleskopiskajiem konvejeriem. Luminor Bank galvenais ekonomists Pēters Strautiņš Liepāju nosauc kā vienu no labākajiem piemēriem Latvijā, kas parāda, cik daudzpusīgi pašvaldība var rīkoties savas attīstības labā. Tas nebeidzas tikai ar atbilstošas infrastruktūras izveidi. Vairāku valsts pilsētu bilancē piesauktie industriālie parki Liepājā ir tikai pirmais etaps investoru piesaistē. Nemazāk svarīga ir lielā pretimnākšana, individuālais darbs un rūpes par uzņēmējiem, kuri apsver iespējas uzsākt darbību pilsētā.
Liepājā ir bijis vislielākais uzsvars uz uzņēmumu piesaistīšanu, ko varētu dēvēt par kvalitatīvu klientu apkalpošanu, sniedzot investoriem palīdzību dažādu procedūru veikšanā. Investoru piesaistē Liepājai noteikti palīdz arī tās vēsturiskās tradīcijas, resursi un rūpniecības pilsētas tēls. Varētu pat teikt, ka Liepājas metalurgs pat no aizkapa dzīves tomēr vēl savā ziņā gādā par šo tradīciju turpināšanos un pilsētas labklājību. Uzņēmumi nāk uz tām vietām, kur ir ražošanas tradīcijas un nepieciešamie speciālisti. Liepāja vēsturiski ir bijusi metāla apstrādes, mašīnu būves un metāla izstrādājuma ražošanas centrs, un tā dabiski piesaista šāda profila uzņēmumus, skaidro Pēters Strautiņš. Tomēr ar visu šo pozitīvo ainu kontrastē iepriekš minētie zemie liepājnieku vidējie ienākumi. Vai atkal problēmas sakne meklējama nepietiekami augstā ekonomikas pievienotajā vērtībā? To, kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem, definē arī Liepājas vadības pārstāvi, atzīstot, ka nepieciešams laiks straujākai rūpniecības transformācijai, lai darba vietas būtu augstāk kvalificētas un labāk atalgotas. Kopumā Liepājas ekonomiskās attīstības stratēģiskajos dokumentos ir iezīmēti divi galvenie attīstības virzieni – tradicionālās nozares, kā apstrādes rūpniecība un loģistika, un mazo vidējo uzņēmumu digitālā ekonomika, jaunu uzņēmumu un informācijas komunikāciju tehnoloģijas. Ja pirmajā virzienā ir redzams pamatīgs darbs un arī rezultāti, tad otrais virziens gan šķiet atstāts novārtā. Pat laban Liepāja nevien kaldina, bet jau sākus īstenot iespaidīgus nākotnes attīstības plānus. Pilsēta pat laban liek uzsvaru uz atjaunojumiem resursiem, īpaši ūdeņraža enerģiju. Viens no lielajiem projektiem ir Liepājas ūdeņraža rūpnīca, par kuras būvniecību jau noslēgts līgums starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un norvēģu kapitāla uzņēmumu CIS Liepāja. Rūpnīcu plānots uzbūvēt līdz 2029. gadam, ieguldot aptuveni 1,2 miljardus eiro lielas investīcijas. Plānots, ka tā radīs aptuveni 100 jaunas darba vietas, bet kopējais jaunradīto darba vietu skaits, strādājot sinerģijā ar vēja parku attīstību un citām saistītajām nozarēm, varētu sasniegt pat vairākus simtus. Kopumā Liepājas stāsts ir līdzīgs Ventspils pieredzei. Abas pilsētas ir pārvarējušas nozīmīgu ekonomikas nozaru sabrukumu, un to pašvaldības ir aktīvi rīkojušās, lai radītu jaunus ienākumu avotus. Šodien Liepāja ir viens no Latvijas mēroga veiksmes stāstiem. Pilsēta, kas apvieno pievilcīgu dzīvesvietas statusu ar augošu ekonomisko potenciālu. Lai gan vēl ir daudz darāmā, Liepāja savā 400. jubilejas gadā ir godam pelnījusi saukties par vienu no Latvijas efektīvākajām valsts pilsētām, ar potenciālu konkurēt arī Baltijas reģionā.